Ir sestdienas vakars, ar jums kopā raidījums Es savai zemītei un Daina Bruņiniece. Un šovakar mēs jums gribam celt priekšā divus stāstus, un abi tie būs ar izteiktu zivju garšu. Jā, ko tik nevar dabūt gatavu cilvēki, ja viņiem ir mērķis, vēlēšanās, saprašana un vēl savstarpējā saprašanās? Man jau vispār mana dzīve ir dzintars, ir tas, kas riskē. Viņš ir vienmēr viņam ideja, un viņš riskē, un es visu savu mūžu faktiski viņu atbalstīšu. Viņam ideja, un es vienmēr atbalstu, un tā nav pirmā ideja, ko mēs darām savā mūžā. Mums ir paredzēta apgaismojuma regulēšana, lai tiešām tā zivtiņām būtu tiešām nakts vai diena, lai tiešām viņiem būtu te ērti atrasties, dzīvot, un varbūt arī vairoties, kas to lai zina. Iebraucot Tukuma novada Smārdē, tā vien gribas priecīgi iesaukties. Redz, kas te par rūpniecības centru. Apkārt pagastmājai ražotnes augušas kā sēnes pēc lietus. Un tas jau ir liecinājums, ka te dzīvo un strādā uzņēmīgi ļaudis, kas var realizēt savas ieceres. Zivju pārstrādes uzņēmumu ar lepno nosaukumu Zamelsons zina ne tikai vietējiem. Viņu ražojumiem ir laba slava visā Latvijā, un tagad tikai jāspēj ražot, lai apmierinātu visu daudzo lielveikalu pieprasījumu. Un kaut arī pagājuši krietni gadi, saimniekiem Jeļenai un Dzintaram Zariņiem šķiet vēl tepat blakus tas laiks, kad uzņēmums vēl tikai veidojās un bija tik daudzi būt vai nebūt. Kāpēc vispār firma radās? Tikai tāpēc, kad es savā laikā 90. gadu vidū neatradu darbu. Kaut vai es esmu zivju produktu tehnologs, es esmu beidz lauksaimniecības akadēmiju ekonomikas nodaļu, tas ir organizāciju vadīšana, un es nevienam nebiju vajadzīgs. Tādas sajūtas 90. gados bija daudziem. Jeļena un Dzintars abi bija diplomēti zivju pārstrādes tehnologi, kuru Salasgrīvas pusē kopā saved mīlestība, jūra un zivis. Dzintars piepildītam savu zenības sapņus 9 gadus gāja jūrā, zvejoja un turpat uz kuģa nozvejoto lika bunģās. Savukārt Jeļena strādāja Salasgrīvas zivju pārstrādes cehā. Kad abi zariņi palika bez darba, izdomāt neko jaunu nevajadzēja, jo viņi pēc īsa pārdomu brīža turpināja darīt to, ko vislabāk prata. Man jau iedvesmo arī Dzintars, viņš ir ļoti neatlaidīgs, un ne jau vienmēr mums gaika pa sviestu, bet viņš ir tāds cilvēks, un es jau redzu, jāpaļaujas, un viņam iznāk, un kopā mums sanāk. Atceroties to, kā mēs sākām ļoti grūti bija pieņemt lēmumu, kad ņemt un būvēt kaut kādu nopietnu ražotni. Jo tad pirms tam mēs īrējām telpas, tad likās vienkārši, kas tur samaksā nomas maksas un viss ir kārtībā. Bet tagad uzņemties visu lielo būvniecību. Tas jau bija tas atbalsts, kad sapārds atmaksāja 50%, ja nemaldos, no būvniecības, no iekārtas un tā tālāk. Mēs varējām izpirkt zem no pagasta, mums piedāvāja šo vietu, kaut gan šeit bija ļoti. Man patikās, kā Ļena teica, tur, kur mēs stāvam, kas te bija? Tā kā atkrituma kaudze bija, tas bija viss sastumi, grūži, tāds viss pārpalikums, kas kolhozam bija. Tad, kad mēs sākām, mums naudas nebija. Idejas bija, domas bija, ko darīsim un tā tālāk. Un tad mēs gājām dažādās bankām prasīt, lai iedod kaut kādu naudu, aizdevumu. Kredīt nedēļ, tāpēc, ka mums nav nekas. Mums nav segums. Un tā mēs iemācījāmies strādāt tikai ar saviem līdzekļiem. Tikai bez bankas. Līdz ar to, tad, kad nāca tas sapars, tā bija pirmo reizi,
tad jau bijām tās pirmās grūtības pārvarējuši un atspērušies, un tad mēs riskējām ar to sapārdu. Tad, kad sapārds bija, tad jau arī banka nāca pretīm, un tad mūsu tie līdzekļi bija, kur mēs pēc tam diezgan veiksmīgi atgriezām visu naudu bankai, un nebija nekāda liela problēma. Un tā nākamgad jaunais cehs varēs svinēt savu pirmo 10 gadi. Šeit ir mūsu ražotne. Tagad patreiz notiekas process vakuma telpa, kur mēs vakumējam ir jau gatavu iesālītu produkciju. Šeit mums jau iesālīts lasīts, iesālīts, tad viņam novēl kādiņu. Bija sākumā roku darbs pārsvarā, un tagad iekārtas. Tagad jau arī lielākoties ir, roku darbs. Ir jau tās modernās iekārtas, kur tev ieliek veselu lasi iekšā, un pēc pusstundas viņš jau ir vakuma maisiņā. Tās ir modernās. Mums jau ir tas cikls tiek darīts, un mūsu tā tehnoloģija ir tāda, kad mums ir tas process ilgāks un tāds vairāk tāds dabiskāks, kur varbūt pēc tēva metodēm, sentēva metodēm, kas ir kā agrāk to taisīt, tāpēc atšķirās. Tā kā gāja jūrā un kontaktējoties ar tiem veciem zvejniekiem, ar cilvēkiem, arī piekrastes zvejā, tad jau tika izstāstīt visi tie knifiņi. Tie sīkumi, ko mēs ņēmām vērā, izstrādājot receptūru, un tā, lai arī tas lass varētu izturēt 30 dienas vakuma iepakojumā. No sākuma jau tas nebija tik vienkārši, bet pēc tam, kā saka, kad viss analīzes atbild visām prasībām, un mums arī apmierināja tās garšas īpašības, tā arī mēs pieturējāmies pie tā. Bijām Briselē izstādē, kas zivrūpniecības izstrāde lielākā, un tad mēs atradām fermu, kas audzē. Un tad mums izveidojas diezgan tāda veiksmīga sadarbība viņiem, un jau turpinās vairāk kā 2 gadus. Norvēģiem ir ļoti atstrādāta industrija lašu ražošanā. Viņiem iet no pašiem mazuļiem, viņi ļoti seko savai produkcijai pa visu pasauli. Norvēģu lasis ir ļoti labs. Faktiski Norvēģi sāk ienākt mūsu tirgu un sāk piedāvāt savu produkciju. Tas ir lasis un forele, un ne jau tik mēs vienīgi taisījām. Un tad jūs saprat, kāpēc jāpērk no Norvēģijas, iepakojumā, ka jūs to visu varat labākā kvalitātē. Jo agrākos laikos tā nebija taču Norvēģu lasi. Mēs iztiekam ar savēju. Norvēģi jau viņiem nav mazsālīts lasis. Norvēģiem ir kūpināts lasis un marinēts visādās tur garšvielās. Tāds kā izteikts, kā mēs ražojam, rietumos nav. Varbūt ir, bet katrā ziņā mazāk. Viņiem pamatprodukts ir kūpinājumi. Mums ir atzīšanas certifikāts, kad mēs savu produkciju varam realizēt visā Eiropas Savienības teritorijā. Kā saimniekiem ir gājis caur ērkšķiem uz tām zvaigznēm ejot, vai ne? Varbūt jūs varat atcerēties toreiz pirms 11 gadiem, ka jūs sākāt nebūt, viss nebija tik spoži un jūs noticējāt. Mēs pagrabiņā strādājām, kur bez logiem iznāk ārā, tad tikai redz, vai lietus ir bijis, vai saulīti ir. Daudz vairāk bija roka darbs, vairāk filēs griezām ar rokām, nekā tagad ar aparātiem, ādas vilkām ar rokām. Pilnīgi viss bija roku darbs, jā. Braucu uz darbu ar prieku, tieši tā. Kas jums to prieku raisa? Man, meitenes, darba atmosfēra, viss patīkams, silts, tīrs. Uz mājām ar braucat ar prieku? Jā, mājās pie bērniem, pie vīra. Viss ar prieku. Savādāk jau darbs te nerosīsies. Kaut gan mums Rīgi, tu varētu braukt ar vilcienu kaut kur citur strādāt, bet tepat uz vietas ir daudz labāk. Mēs tā skatāmies, ka lasu var ražot pēc mūsdienu metodēm, varbūt teiksim tā. Un ņemot atpakaļ, teiksim, pēc vecām metodēm. Mūsdienas metodas ir, ka tur tomēr viss notiek, visas operācijas izdara iekārts, dažādi mehānismi, viņš iešpricē iekšā, iesāla visas tās
vajadzīgās vielas, un arī ir, tas jau nav noslēpums, kad tā špricēšana ir vielas, kas aiztur šķidrumu izdalīšanās no gaļas, un līdz ar to viņš tiek palielināta tā masa. Mēs tādu ceļu neejam, mums ir savādāk. Tātad mēs faktiski, mums tas process līdz veikalam ir vairākas reizes lēnāks. Un notiek viss it kā dabisks, kā ceļā veidā. Līdz ar to viņš saglabā varbūt, tā jau nedrīkst teikt, tā dzīvību. Viņš tomēr nav pieblīvēts ar varbūt tām mūsdienīgām vielām un tā tālāk, jo to jau var izlasīt uz etiķetes. Veiksmes stāsts varbūt arī tāda laika mēs iesākam, tad, kad mēs vispār visā valstī attīstījāmies. Ja? Tad bija Maksima tīkls, cēl savus veikalus, Rīmī cēl savus veikalus, un līdz ar to mēs arī augam. Viņam vairāk veikali, un mums arī vairāk produkcija. Tāds skanīgs nosaukums Zamelsons. Tas nāk no... Jā, tas nāk no... vispār viņš tik nosauc vecam tēvam par godu. Jo veco tēvu es neesmu redzējis, tas ir pa mātes līdnī mātei tēvs, mana mammai tēvs, un viņš dzīvoja aiz Urāliem, Urālos, tas ir Latviešu kolonijā. Un viņš tika 37. gadā nošauts. Meklējot nosaukumu, tad mēs te dažādi izdomājam, tad man ienāca tāda ideja, kāpēc gan nevarētu nosaukt. Tagad jau gribās, lai arī nāk jaunā paudze palīgā, tad varbūt kopīgiem spēkiem tas apjoms būs lielāks, un tie varianti arī dažādi. Bet šajā ražotnē, vienalga, ko mēs ražot, tas vairāk orientēts tomēr uz Latvijas tirgu ir. Mēs ceram, ka dēls turpinās. Jā, mēs jau faktiski viņam daudz ko iemācījām. Meitai ir savi plāni. Mēs ļoti ceram, tikai vajag uzņemību. Jā, ir uzņēmīgi cilvēki un ir cilvēki, laikam, kas visu laiku meklē iemeslus, kāpēc to nevar, kāpēc nesākt kaut ko un meklē vainu tur un vainu tur. Jā, man šķiet, tas pirmais solis ir visgrūtākais. Pirmais solis, jā, es darīšu, es sākšu, izlemt. Tas, man liekas, visgrūtākais ir. Izlemt, jā, es kaut ko darīšu. Pēc tam, ja viņš aiziet, un ja es zinātu, kādas grūtības man gaida priekšā, ka es būvēju šo māju, visām finansēm, visam būvprojektiem un visu ar to saistīt, es jau varbūt to nemaz nebūtu darījis. Bet es jau nezināju to. Igors Krupņiks ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Columbia Limited vadītājs un līdzīpašnieks. Arī viņam ir savs stāsts, kā toreiz pirms apaļiem 10 gadiem viņš kļuva par bankrutējušās Liepājas zivju konzervu rūpnīcas atjaunotāju. Es šeit savulaik pāris reizes tiku bijis, zināju, ka te ir rūpnīca, ka te vairāk vai mazāk kaut kas notiek, bet, kad 2003. gada februārī atbraucu, te bija ārprāts. Sniegs līdz jostas vietai, uzņēmums nestrādā, pilnīgi iznīcināts, telpās skraidīja vējš, uzņēmums bija bankrotējis. Я уже все собирался сваливать, думаю, Taisījos mukt prom, bet tad kaut kā paliku. Iedrošināja toreizējais zemkopības ministrs Mārtiņš Roze. Iepazināmies izstādē Maskavā. Es viņam vaicāju, labi, es te atnākšu, bet vai jūs man atbalstīsiet? Viņš sacīja, kādas problēmas, tā taču ir ekonomika, nevis politika. Protams, atbalstīšu. Ja reiz tā, tad braucu skatīties. Un tā es te atbraucu. С этого приехал сюда.
завод вообще с очень большой историей. Все-таки, наверное, не так много. Šī rūpnīca ar milzu lielu vēsturi. Nav nemaz tik daudz uzņēmumu Latvijā, kuriem būtu 120 gadu. При всех властях, при всех режимах, хороших, плохих. Šeit visos laikos, visos režīmos, labos, sliktos, vienmēr ir pārstrādāts zivis. Уже сейчас это уже почти родное. Tagad jau tas ir kļuvis man tuvs, kā pašu uzņēmums. Te Liepājā man ir ģimene, bērns piedzimis, dzīve ir saistīta ar šo vietu. Es vienmēr esmu teicis un uzskatījis, ja kaut ko darīt, tad darīt labi vai labāk par visiem. Хорошо или лучше всех. Cik jūs ražojat dienā? Pie labiem darba apstākļiem, ja mums pietiek izejviela, tad mēs ražojam dienā pat līdz 90 000 dažāda veida konzervus. Konzervu mums iet ļoti daudz uz Maskavu, iet uz Azerbaidžānu, iet uz Kazahstānu, uz Vāciju, uz Ameriku. Šogad mēs sākām strādāt ar jaunu līniju, ar zivju apcepšanas līniju. Mēs zivtiņu šeit uz līniju uzberam, pēc tam viņa tiek ar miltiem apbērta, ja? Pēc tam viņa nāk tālāk pa šeieni, caur transportieri, ja? Un te viņa tiek cepta. Šī ir cepšanas panna. Mēs cepam gan skumbrijas, gan mēncas, gan brētliņas, visu pēc kārtas. Un mums ir arī tagad pasūtītāji, kas pieprasa tikai tādas konzervus. Un mēs šos konzervus ražojam tikai tad, ja mums ir pasūtījums uz šiem konzerviem, pagaidām ar šo līniju strādājam. Zivtiņas mums pieved mūsu paši zvejnieki no jūras, jā. Mums visu laiku ar viņiem ir kontakts, viņi mums pazvana, kad zivtiņa būs, tad mēs viņu pieņemam un nākošā dienā strādājam. Patreiz zvejniekiem ķerās, bet šogad vispār ir grūtāk ar zivīm kā iepriekšējos gados. Kaut kā lomi ir mazāk, bet mums pietiek. Вроде рыбы в мире известные, но чтобы заинтересовать... It kā visas zivis jau pasaulē ir zināmas, bet, lai interesētu pircēju, vajag izdomāt ko neparastu. Tādēļ katru otrdienu mums uzņēmumā sanāk kopā degustācijas komisija, kur mēs spriežam un arī degustējam jauno sortimentu. Lai sanāktu garšīgi, vispirms ir jābūt svaigām zivīm, visaugstākajai produktu kvalitātei. Ja viss saliek kopā svaigu pareizajā receptūrā un ātri to pārstrādā, mūsu līnijas ir ļoti ātras, tad arī sanāk. Jūs zināt, mums gandrīz visi produkti, kurus mēs ražojam, ir saņēmuši medaļas. Pēdējo zelta medaļu saņēma Sezāna ceļā. Bet visi viņi man kā bērni, un es viņus visus mīlu vienādi. Что новые цеха, новое оборудование. Protams, jaunas iekārtas, jauni cehi, jaunas iestrādnes un garšīgi konservi, tas viss ir svarīgi, tas ir pats par sevi saprotams, bet galvenais, kas ir izmainījies, tā ir cilvēka attieksme pret savu darbu. Ka cilvēki redz, uzņēmums strādā, darba algas tiek maksātas, ka mūsu produkcija ir pieprasīta daudzās valstīs, saņem goda algas, to visu redzot, cilvēka attieksme kļuvusi pavisam cita, daudz atbildīgāka. Un ja pret cilvēkiem labi attiecas, viņi daudz labāk strādā un daudz labāk jūtas. Bet mūsu raidījuma izskaņā vēl kāds interesants fakts. Sijā Columbia Limited konzervi šobrīd tiek testēti kosmonautu uzturam. Es zinu, ka jūsu konzervi jau atrodas kosmosā. Nu jā, viņi tur jau ir. Mēs gatavojam konzervus želejā. Želeja tiek gatavot no jūras aļģēm un mums piedāvāja iedot paraugus un sagatavot izmēģinājumu konzervu izlasi, kur šobrīd atrodas tur starptautiskajā kosmosa stacijā. Starp citu ir dokuments, kur mums galvenais kosmonautu uzturu speciālists apliecina, ka mūsu konzervi ir iekļauti kosmonautu ēdienu kartē. Nezinu, kā viņi tos tur ēdīs, bet fakts ir fakts. Вот наши консервы, там перечислены виды, включены в основное питание космонавтов. Не знаю, как они их кушают, конечно, не кушают, но факт есть, факт есть. Жизнь, она развивается по спирали. Когда-то существовали какие-то колхозы, у которых было все свое. Dzīve attīstās pa spirāli. Kādreiz bija zvejnieku kolhozi, kuros viss bija sauss, sākot ar kuģiem, beidzot ar pārstrādu un veikaliem.
Tad ekonomika tā veidojās, ka katrs aizskrēja uz savu pusi, bet tagad, kad biznesa koncentrējas, pēc mana skatījuma jādara viss, lai atkal maksimāli viss būtu vienās rokās. Atkal ejam pa to pašu taciņu, dzīvi iet pa spirāli. Mums jau ir sava zvejas kompānija, mēs paši ķeram zivis, mums ir savs kuģis, ir sava zivju kvotas, kas nodrošina rūpnīcu, un tā kā zivju krājumiem jūrā un okeānos ir tendence samazināties, savu dara arī ekoloģija, ir arī dažādi zaļo aizliegumi, mēs esam nobrieduši audzēt sev zivis paši. Tāda tendence jau pasaulē ir iezīmējusies, un kāpēc, lai mēs to nedarītu? Un pavisam drīz, jau pēc pāris nedēļām, tiks atklāta jaunā uzņēmuma zivjaudzētava. Visnotaļ unikāla būve, visnotaļ smalkām saldūdens zivīm. Jaunā kompleksa būvniecībā ieguldīta 3 miljoni eiro. Savukārt kompleksa teritorijā esošo inženieru komunikāciju nomaiņai un attīrīšanas iekārtu izveidē vēl 1 miljons eiro. Projekts tapis sadarbībā ar Eiropas zivsaimniecības fondu. Mēs beidzam to tehnoloģisko iekārtu montāžu, un principā mēs gatavojamies jau tuvākajā laikā nodot šo objektu eksploatācijā. Tā ir slēgtā tipa zivju audzētāva, jeb recirkulārā zivju audzētāva, kur ir paredzēts audzēt 4 zivju sugas. Attiecīgi šitam mēs paredzam, ka te mums būs Afrikas sams, šitam zutis un operatoram aiz muguras ar store un foreli. Ja? Tātad visas šīs te zivtiņas dzīvo tik tiešām šīs te slēgtais telpās, kur viņiem tiek nodrošinātas, nosauksim viņus par optimālākiem apstākļiem. Gan temperatūras ziņā, gan ūdens kvalitātes ziņā, gan visās pārējos veidos. Ja? Pat līdz tādiem sīkumiem, kā mums ir paredzēta apgaismojuma regulēšana, lai tiešām tā zivtiņām būtu tiešām nakts vai diena, lai tiešām viņiem būtu te ērti atrasties, dzīvot, un varbūt arī vairoties, kas to lai zina. Ir zināmi parametri, tāpēc visas šīs te 4 telpas ir nodalītas. Katrā telpā, mēs viņu sauksim gan nevis pa telpu, bet pa līniju, Katrai līnijai ir atsevišķa ūdens padeve, atsevišķa filtrācija, atsevišķa skābekļa padeve, atsevišķa gaisa padeve, siltuma padeve un tā tālāk. Viss katrai zivtiņai tiek padots atsevišķi. Manuprāt, šī zivju audzētāja šobrīd ir, ja ne vismodernākā, tad vienā no modernākām zivju audzētājām Baltijā. Ja ne vēl vairāk, jo, tās zivju audzētājas, kuras esmu apmeklējis, vismaz pēdējā gada laikā, kaut vai ar tādu iekārtu, kā nepārtraukta procesa kontrole ar 2 datoru un SMS atskaišu palīdzību, šādas iekārtas pagaidām Baltijā nav. Te es varu pateikties gan mūsu Latvijas zivju audzētājiem, kas man tiešām palīdzēja šo te projektu īstenot. Es ļoti pateicīgs viņiem par tiem padomiem, kuri viņi ir snieguši šī te projekta tapšanas laikā. Palaist zivis mēs varam kaut vai tagad, bet diemžēl tā būs nepareiza pieeja procesam, jo zivtiņas laikam neizcilos. Mums tik tiešām no sākuma jāuzsils šīs ūdens, mums ir jāsagatavo ūdens ķīmiskie rādītāji, un tikai tad mēs varam laist šo zivtiņu, lai viņa tiešām te varētu izdzīvot. Mazajos baseinos ir paredzēts audzēt tos zivtiņas, kamēr viņi ir maziņi. Viņas ir vieglāk apkalpot. Te var vienkāršāk izturēt tiešām ļoti smalkas parametrus visas turēt. Tāpēc mums ir maziņie baseini. Šajā līnijā konkrēti to nevar redzēt, bet pārējās līnijas mums tikai uz mazajiem baseiniem ir paredzēta atsevišķa UV filtrācija. Šajā līnijā gan UV filtrācija iet uz visu līniju. Kad viņa pieņēma uz svāra, mēs viņu pārliekam uz nākošiem baseiniem. Te varbūt vēl rasties, nezinu, tādi man cilvēki prasa, kāpēc šī tik sarežģīta sistēma. Ar šo te sifonu palīdzību, ar šo te iekārtu palīdzību, mēs regulējam ūdens līmeni baseina. Mainot šīs te caurules, liekot šo te iekārtu augstāk vai zemāk, mēs vienkārši regulējam tāpat kā vanna apmēram. Mēs vienkārši regulējam to ūdens līmeni, jo zivkopiem ir nepieciešams viņam ir nepieciešams pilns baseins,
jā, ka te tiešām ļoti daudz zīves. Jā. Šādā viņam nepieciešams to baseinu iztukšot, lai izdabūtu to zīves ārā. Jā. Šādā ir nepieciešama karantīna, kad viņš turēs tikai pusi baseinu. Nu, visām šīm te operācijām ir nepieciešama, teiksim, kaut kāda ūdens līmeņa regulēšana. Kamēr sagaidīsim to pirmo zīvi, ko jūs grasties savā rūpnīcā pārstrādāt, cik ilgam laikam jāpaiet? Ну, мы планируем завозить малька. Mēs esam ieplānojuši vienus no pirmajiem ievest sāmu mazuļus. Tādēļ, ka šīs zivis aug visātrāk no visām un jau pusgadā tā sasniedz preces svaru 1 kilogramu. Visu zivju sugu mazuļus mēs plānojam ievest no certificētām Eiropas un Latvijas zivjaudzētavām. Un tām ir jābūt saimniecībām, kurās tāpat kā mums ir slēgtā recirkulācijas sistēma. Mums ir jāieved tīri mazuļi, brīvi no parazītiem, jo šeit baseinos paredzēta liela zivju biezība. Un ja nedod Dievs, kas notiek, infekcija var ļoti ātri izplatīties. Nākotnē, ja labi veiksies, tad gadā esam paredzējuši izaucēt no 100 līdz 150 tonnām zivju. No visa zivju ganāmpulka mums paredzēts 50 tonnas sama un pa 10-12 tonnām no pārējām zivju sugām. Šajā sistēmā ir izdevīgi audzēt vērtīgās zivju sugas, kam ir pieprasījums tirgū. Mūsdienas metodas ir, ka tur tomēr viss notiek, visas operācijas izdara iekārtas, dažādi mehānismi, viņš iešpricē iekšā, iesāla visas tās vajadzīgās vielas un arī ir, tas jau nav noslēpums, kad tā špricēšana ir vielas, kas aiztur šķidrumu izdalīšanās no gaļas, un līdz ar to viņš tiek palielināta tā masa.